Mana ikdiena kā šķērsmetējai noteikti neatšķirās no parastā cilvēka, kas no rīta pieceļās un sāk dienu. Tātad, lai man ikdiena būtu izdevusies, es noteikti pieceļos no ļoti laba miega, izgulējusies. Es ieju augstā dušā, kas man pamodina, atver acis. Tālāk es iedzeru vendenūdeni. Vislabākajā gadījumā es pievienoju citronu šķēlīti, kas man ļoti garšo, ja man skāps ļoti patīk. Tas pamodina manu ķermeni vispārēji. Tad ir pilnvērtīgs, garšīgs brokasts, un tad ir treniņš. Man personīgi lielākie izaicinājumi sportā ir neapstāties, nenovērst acis no izvirzītā mērķa, jo manā gadījumā ļoti bieži un daudz ir visādi šķēršļi un pārbaudījumi, kas liek pārdomāt dzīvi. Bet jebkurā gadījumā es teiktu, ka lielākie izaicinājumi ir turpināt arī tad, kad tev neizdodas iet pēc plāna. Olimpiskās spēles ir vienīgās, kas notiek reiz 4 gados, bet tā gatavošanās notiek katru dienu, dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, mēnesi no mēnesi. Mēs gatavojamies fiziski, emocionāli, lai izietu tajā lielajā skatuvē tieši reiz 4 gados. Noteikti tajā ciematā enerģija bija tā, ko es gaidīju un kas bija manās ekspektācijās, jo tur nav tikai vieglas lietas, kā mēs esam pieraduši braukt uz Eiropas vai pasaules čempionātiem. Tur ir visa veida sporta veids, kā sportisti, un tu redzi zvaigznes, un tu saproti to, ka tu esi vienā ciematā ar viņiem. Sajūtas bija noteikti fantastisks, un dzīve tajā ciematā man sanāca 10 dienas. Es noteikti baudīju katru dienu. Tagad uzskrēju tirpiņus arī. Sajūtas ir noteikti tādas, kad jau uzzinot to faktu, ka tu dosies uz Olimpiskajām spēlēm, tev uzmetās zosādi. Pirmkārt, man personīgi jāmetās zosādi, tāpēc, kad pārstāvēt Latviju, to sarkano karogu, tādu mērogu sacensībās ir ļoti liels gods. Ļoti liela atbildības sajūta, tāpēc mums ir sports vajadzīgs. Mēs arī īstenībā esam ļoti maza valsts, un tie sasniegumi varbūt no malas liekas, ka viņi ir viduvēji, bet īstenībā mēs esam tādi mazi cinīši, kas gāž liels vezums. Es savu sniegumu vērtētu uz 7. Kāpēc 7? Jo tas ir labi. Skatoties uz to, kas notika ar manu treniņu procesu, teiksim tā, pirms Olimpiskajām spēlēm, tas viss bija tik likumsakarīgi, kad es beidzu sacensības 15. vietā ar 60-47. Tas bija tā brīža mans rezultāts, un es noteikti roku lieku uz sirds un saku to, ka es tajā brīdī darīju visu, kas bija manos spēkos un ko es biju sakrājusi arī ar visiem šķēršļiem, kas man bija ceļā līdz Parīzes Olimpiskajām spēlēm. Tāpēc es teiktu, ka bija labi. Parīzē man noteikti pārsteidza rīta kvalifikācijā pilns stadions ar cilvēkiem. Un tev bungādiņas sprāgs puš no tā, kas notiek vispār tajā stadionā, ka tur muģ kā bišu stropā. Un tas bija noteikti tas, kas man pozitīvi pārsteidza un vienkārši iedeva tādu riktīgu būstiņu. Uz kvalifikāciju man bija vīrs līdz, noteikti to vislielāko atbalstu es izjūtu, lai arī viņš bija tālāk sēdēja no visiem, bet es noteikti jūtu to, ka viņš ir stadionā. Man vīrmāte bija atbraukusi arī uz sacensībām, un mani kolēģi man atbalstīja. Tas atbalsts ir tiešām viens tāds mazs procentiņš no visa, kas tur bija, bet tāpat, ja vajadzēja atbalstu, mēs prasījām uzplaudēt, un mums aizmugurē arī francūži uzplaudēt. Man tagad skudriņas skrien, jo tas ir īstenībā tas, kam mēs gatavojamies un iziet kvalifikācijā tādā stadionā. Pirmkārt jau tas, ka viņš bija krāsā pavisam ļoti savādākā nekā citreiz, un tas, ka tur bija pilns ar skatītājiem, tas man noteikti pozitīvi pārsteidz un iedeva tās pozitīvākās emocijas no tā visa. Man, pieņemsim, uztraukums kā tāds, ka man trīc rokas un man ir kunkuls kaklā un es nevaru ēdienu dabūt zemē. Man tāds nav īstenībā ļoti sen bijis, tāpēc, kad
mēs jau gatavojamies tieši tam, lai mēs izietu uz tās lielās skatuves un par ko tur uztraukties vairāk. Tu cīnies visu ziemu, visu rudeni, visu pavasaru, lai tu vasarā iziet tur tajā lielajā skatuvē un vienkārši būt tur un sajust visu to enerģiju. Un man liekas, ka uztraukumam tur nav vietas. Nākamgad ir pasaules čempionāts Tokijā, kas noteikti ir viens no profesionālākajiem mērķiem man. Un līdz tam vēl ir jātiek, jo ir jāizpild normatīvs vai jākvalificējās pēc ranga, bet jebkurā gadījumā šobrīd nav tāds izteikts kaut kas tāds, kad es gribu tādu vietu vai tādu rezultātu. Es šobrīd vēl mazliet atrodos tādā pēcsezonas lidojumā un šobrīd būtu diezgan negodīgi pret sevi atbildēt par profesionāliem mērķiem. Ja mēs runājam par tiešām jauniem bērniem, jauniešiem, es viņiem varētu ieteikt to, ka viņiem ir noteikti jāsaskat tas mērķis, ko tu gribi. Tev ir jābūt mazliet apsēstam, bet tikai mazliet apsēstam ar to, ko tu gribi izdarīt, kur tu gribi atrasties. Jā, būs brīži, kad liksies, ka tas pat varbūt nav vajadzīgs vai nav iespējams, bet es uzskatu, ka viss ir iespējams, ja tu to tiešām no sirds gribi un ja tu darīsi visu tiešām no sirds un ar visu dvēseli savu, tad tas izdosies vienu dienu. Un arī var nokļūt uz Olimpiskajām spēlēm un vienkārši ir jātic un jāgrib.